Labu vakaru vai rītu, ko viņi zina. Esam šeit, un šīs, kā vienmēr, ir vienrada saulē. Un, protams, es esmu Žeņa Kremiņš. Mums bija mazliet uztaisīts pārtraukums sakarā ar to, ka bija jāuztais pārtraukums. Tātad šodien es izstāstīšu visu par svarīgām ģelām, kā piemēram par lielo superjaunumu Xbox One. Un tad es vēl izstāstīšu kaut kādas huīņas, ko jūs man esat uzdevuši ēskā. Tā kā šodien epizode sanāks pieļauj, ka pilna, tāpēc, protams, pievienojieties tiešraidē, šerojiet Twitterī un visādās pārējās huīņās. Un tagad, kā vienmēr, ieslēgšu mūziku, lai jūs visi varat salasīties, kā uz to brīdi, kad es sāku dirst visādu huīņu un... Labi, tagad skanēs muzons.
Jā, tēt nenāk par skatu, ko pateikt. Washington es esmu sapratis, ka man austiņas, tās nav manas, tās ir māsas, kas viņai nosaka, ļoti pakaļā kvalitāte, pēc šī dziesma bija paskainā kvalitāte. Bet tēt mēs varam pievērsties mazliet tās jautājumiem. Un sāksim ar pirmo. Kur tu atrodi jaunu mūziku? Es atrodu mūziku YouTube'ā, sēdās huņās, sēdos tusiņos un sēdās huņās, un tad es viņus sameklēju, kurā gadījumā YouTube'ā un nokačāju YouTube domzīmē mp3.org vai ko tam līdzīgi. Man izdisa ekrāns. Jautājums 2. Vai tu gribi samuķīt ar sēni? Nē. Ko tu domā par kauguriem? Es paši tu šo jautājumu praktiski atbildējos. Ar ko atšķiras sloks no kauguriem var izstāstīt? Slokā ir čigāni, kauguros ir urlas. Viņi abi nesā trenuši, kas tikai urlām ir ar 3 svītrām. Čigāniem nav svītras. Bet tāpat tās tur ir tāda kabatu kontrola, kad... Nē, pagais. Tas nav tas, ko es gribēju. Gribēju citu to huļu ielikt. Nu, anyway, jautājums tāds, vai tu Adrianam slaucīji ānusu? Es par nesaprotu, kur jums tādi jautājumi fascinēšanā, kurotā, bet... Vēl var uzdot jautājumus, kaut kādus pārītus, es gan jau atbildēšu uz vēl kādu. Un jā, un kas man ļoti iepriecina, ka šeit nav neviena klausītāja, tas ir dam. Jā, tas ir fucking... Nē, pagaid, varbūt cits. Tas ir šitā. Man nesanāk. Labi, lietās mēs iziesim... Varbūt neiziesim vēl vienā muzikālā pauzē, viņas būs pa daudz, bet tāpat tās nav daudz ko runāt. Man daudz ko runāt, bet man ir maz laika, ko runāt, tāpēc mēs varētu pieķerties. Tātad es jums varu izstāstīt par vienu savu jaunu atklājumu. Laikam jāizdara ir šitā. Labi tā. Es varu izstāstīt savu vienu no lielākajiem atklājumiem. Es uztaisīju vēl vienu Twitter kontu. Man jau viņi ir kādi 15, bet es uztaisīju vēl vienu. Un viņš ir, to atradījuši, kā viņš ir @gribu Xbox. Tā viņš saucās gribu Xbox One. Tur es rakstu tādas huiņas, bet varētu sekot man @Kramins, divas, tā viņš ir... Kramiņš un viņa vaina, tur es praktiski visu retvītoju, bet tā jūs aprakstā varat atrast linku uz gribu Xbox no to huiņu. Viena no maniem Twitter kontiem. Un tad es varētu jums demonstrēt kaut ko no saviem mašajiem, tikai es viņas varētu pēc vairāk kaut kur pazūt melnajā caurumā. Tā, es viņas laikam būšu atradis gandrīz, man tikai tad bišķi ielādītas, un tātad sludinājums. Pārdodu dvēseli, cena pilnas komplektācijas Xbox One. Tad es nelamušu, ko man prasīju. Ja es deklarēšos Rīgā, nopirksim man Xbox One. Tātad, un es vēl esmu uztaisījis ziedojumu kontu, kas ir ziedojumu konts, lai es varētu nopirkt Xbox. Bet, ja kādam ir nepieciešams, es varu samalot, ka man ir slima pele, vai arī es esmu sveiks un vesels, bet nevajag naudu, lai es nopirktu indi un sevi noindētu. Tas jums varētu patikt daudz labāk, ja es izdomātu ko tādu. Kaut kas te pingšaus te. Aiztais mucēt, tev pietiks. Tātad, un vēl kas mēs varētu pa visiem, pa viena rindiņai sarakstīt vienu Ziemassvētku pantiņu par Xbox One. To es varu darīt Twitterī, tur tāds
tweets ir, es nolasīšu, varbūt kopā samestrojam kādu Ziemassvētku pantiņu par Xbox One. Katrs pa vienai rindiņai, tas nozīmē, mēs piemēram to tweetu, un viņam kā atbildē rakstam vienu pantiņu, tā kā, rindiņu. Un tad pēc tās rindiņas kāds atbild tam rindiņotājiem ar, to atgribu Xbox, tur nedzēšot ārā. Tāpēc mēs uztaisīsim vienu Ziemassvētku pantiņu. Jā, man senās nevēkla situācija, ka es teicu mammai, ka es gribu Xbox, un varbūt sala vecīts varētu man viņu atnest. Nu tā varbūt. Bet viņi nesprat man mājienu un prasīja, lai es saku to sala vecīti. Tā teicu. Un jā, un kāda ir jēga no dzīves, ja nav Xbox One. Jo respektīvi, ja ir Xbox One. Jo tad kāda no viņas jēgas varētu mierīgi sēdēt pie sava TV ar Xbox, ja man tāds būtu. Un viņu kapāt pēc mēs viņu samuģīsim. Jā. Tātad, starp citu, kam ir vajadzīgas bailes, ja nav Xbox, man liekas, šitos tas sūtas aizmirsis sabāst, man vēl ir šāds. Šitādi, nē, mēs izmantosim. Šito pa starpiņai. Jā. Un tā vēl es pārdodu arī savu nieri. Cena ir viens Xbox. Nepagaidās. Šitas ir īstais. Tātad viens jauns atklājums. Xbox sākas un beidzas ar X. Xbox ir kā Batmans. Vai es redzētu vainu, kur es pieskrēju Ziemassvētku vecītim klāt un teicu, ka es gribu Xbox? Es noteikti neredzējāt. Jā, un reiz Elkolorā gribēju sasist stiklu. Jūs ieraudzīju, ka aiz stikla bija šis te Xbox. Un nav īstais. Šitais ir īstais. Un jā, man tagad kaut kā uznāca pēkšņi aptumsums, ka man izkrit visi vārdi no galvas ārā, tāpēc kā klasika, šī radiostacijā ir vienmēr tāda bijusi, ka mēs palaižam šo dziesmu. Es viņu palaidīšu, tur tāds uzsākumiņš tāds šurum-burum. Jā, šī ir klasiskā dziesma Radio Vienreiz LV, un es nezinu, varbūt šis pat tiešām ir pēdējais. Es nezinu, varbūt, ka tomēr nebūs šis pēdējais. Es domāju, Ziemassvētkiem kaut ko uzmesturēt, bet, ja Xbox kontam, krāja kontam, bet dziedājumu kontam kaut kas ies pāri, noteikti tas tiks atvēlēts ar šim radio. Tāpēc mēs tagad paklausīsimies mūziku, sadāk jūs noteikti man vairs nedzirdat vai čevariem. Es būšīsim atpakaļ pēc 3,5 minūtes.
Ceru, ka jums ļoti patika mans lielais uznāciens Radio Vienrādes LV tiešās ēteras DJ studio super mega mixer blender šur. Ok, tātad ir viens jautājums saistībā ar lielo skaisto Xbox One un Xbox 360, jo es tā paskatījos šīs nedēļas spēļu statistiku un es nespēju šo saprast. Piemēram, Xbox 360 ir trešā vietā ir Lego, otrā vietā FIFA un pirmā vietā ir Call of Duty, lai gan Xbox One te ir Battlefield, Call of Duty un FIFA, bet viena lieta nesaprotu. Ok, spēles jau ir foršas, bet kur ir GTA 5? Ir viens jautājums, kas spēj man galvā uztaisīt kaut ko šādu, kas ir jāpagrēd diskusija. Nu, ķipa tāds ok, tas ir gandrīz no domas ārā, bet feature ir tāda, kad kur ir palicis GTA 5? Kāpēc GTA 5, ja viņi, uzliek kā lielā sensācija, kad pirmajās 24 stundās viņi jau nopelnīja 300 miljonus. Tas nereiķinās ar to, ko viņi nopelnīja nākamajās 24 stundās un nākamajās, bet jebkurā gadījumā. Kā tas ir iespējams, kad Rockstar Games, Rockstar Games ir šitā baigi apisušies ar to, kad vienkārši pat man priekšā ir reāli top 20, un te, lai gan ir tikai 18, uz Xbox One te ir tikai top 18. Labi, pieņemsim. Es pieļauju, ka uz Xbox One varbūt tā spēle vēl nav iznākusi, bet uz 360 viņa pilnīgi noteikti ir gatava, un feature ir tāda, ka viņš pat nav top 20 nevienai konsolē, un tas ir mazliet manā izpratnē neizprotami, jo kā tāds lielgigants varēja, es nezinu, tad vispār, kas cilvēkiem ir prātā, ja ne GTA 5, tas vēl saprotu pirmais, otrais, trešais var nebūt prātā, vai Cities sūds, lai gan trešais bija labs. San Andreas tā vispār ir bērnības klasika, un nerunājot par ceturto, kuras es spēlēju dažas reizes. Bet, jebkurā gadījumā, 5. GTA, ja viņš nav topos, tad kur viņam ir jābūt? Tur kaut kas nav ritīgi, un kaut kas tur, jebkurā gadījumā ir sačakrāts, jebkurā gadījumā ir, vai arī, es mazliet iesprūdu. Ok, varam turpināt. Jā, šī statistika man mazliet fascinē. Es pieļauju, ka tas jebkur fascinē, tāpēc vajadzētu, ok, tas bija ļoti tīzli. Vajadzētu šo statistiku labot, un tas nozīmē, ka, ja es dabūnu Xbox, feature man ir tāda, kad es dabūšu Xbox, jūs iespējams daudz mazāk dzirdēsiet pār šo radio, varbūt pat arī viņš būs tā kā katras dienas radio. To es īsti tagad uz vietas nespēšu pateikt 100%, bet jebkurā gadījumā es vairāk pievērsīšos lielajam gamingam. Un YouTube'ā publicēšu videoklipus, kas ir gaminga. Es jau tur esmu visu schēmu izpētījis uz partnershipiem un tādām visam huņām. Jā, tā kā man caur vienu sfēru īsti nesanāk.
kas ir blogi un parastais YouTube kanāls, jo tur vajag, es saprotu, tur vajag ar savādāku feature pieiet, bet tā tur viss ir čiliņā. Jā, bet, tur īstenībā es esmu tā skaisti apspēlēts, bet, jā. Respektīvi tā, ko lielie giganti saka, tā arī notiek, un tas, ko mēs mirstīgie runājam, tas visiem ir. Un, jā, tagad, tad, kad es nokļūstu lielajā gaming sfērā, tad mēs taisam arī YouTube video, un, jā, un savus lielākos ziedotājus, vai arī vēl neskādā veida palīgus līdz Xboxam. Un iespējams, ka kādu aktīvu šī radio klausītāju varētu uzaicināt uz kādu reālu gaming vakaru, vai arī, precīzāk sakot, gaming all night, kā to laikam saka gameri. Un jā, šī spēles, kas ir kā, spēles, tas tā, kaut kā tā skan, bet ar to reāli cilvēku mūsdienās pelna, un tas ir reāls naudas pelnīšanas veids. Jā, daži tur miljonus pelna un vēl kāds huņas, bet tas varbūt ne tik svarīgi, bet galvenais ir nopelnīt tik daudz naudu, lai, varbūt tas Xbox atmaksātos, varbūt tas ir tāds laika jautājums, bet galvenā feature manā plānā ir tāda, ka tā, lai, spēles nebūtu jāpērk vienkārši, pārlec no viena nopelnītā par gamingu uz nākamo. Tur atkal man vajadzīgs ir liels gaming atbalsts. To es ceru no visiem, kurš šo radio klausās. Tad, man liekas, es tik uzskatījos, neviens neklausās. Tas ir, te ir viens play tagad tiešraides laikā, bet man liekas, to es pats tiešām uzspiedēju, kāds mums tiešām pat klausās. Varētu uzrakstīt ēskā vai kaut kādā Twitterītī vai kāds varētu apstīties, vai ēskā nav neviena jautājuma, respektīvi mēs varētu arī tad atbildēt pāris jautājumiem. Tā, ēskā nav jautājumu, ok. Un, respektīvi, pelnot naudu ar YouTube partnershipu un gamingu, tas ir, lai gan ienesīgākais veids. Un jā, un tur ir pats svarīgākais man ir tas, lai man aiziet tā popularitāte, kāds viņus daudz skatītos. Es pieļauju, ka tad, kad es spēlēju, es spēli komentējot, es varētu tā uztaisīt diezgan skatām. Varbūt nē, bet varbūt jā. Jebkurā gadījumā tas tāds šaubīgs jautājums, jā vai nē. Tā arī iespējams ir pat gaumas lieta. Varbūt tā pat labāk pateikt. Bet jebkurā gadījumā, jā, plāns ir tāds, ka sākumā es runāju latviski, pēc tam latviski, angliski, un tad es angliski pārēju uz lielo gaming tirgu. Jo Cēdāk man tur tā, Latvijā viņš ir salīdzinoši mazs, tas apjoms, bet, es domāju, ka es varētu taisīt arī, 100% pārēt uz angļu valodu, tā, arī to angļu valodu vajag, lai es tur varētu arī kaut ko vairāk pateikt angliski, tāpēc kaut kādai feature tur ir jābūt noteikti, bet tas nozīmē, ka tā kā tā feature palēnām kaut kur rodās, tā es arī mācīšos runāt angliski. Varbūt man nesanāks. Varbūt man sanāks, varbūt man nesanāks, nezinu. Bet, ja kāds to klausās, varbūt ierakst čatā, varbūt kaut kur man te... Es nezinu, kur jums rādās čats, bet man arī, kur ir connected to server, stream published, log history. Ups, man nokrita nazi. Un momento. Pacēlu savu nazi. Tātad, jā, un tad es domāju, tad, kad es nopietni kaut kādas, es eju uz gaming, tad tur es nopietni tur. Es domāju, kad es nepaņemšu kaut kādā tur action spēlē un ielidīšu mazā stūrīti. Tas būtu stulbi.
Jā, un tad, jāmēģina ir, visu laiku kaut kā interesi bliest un tā. Un, jā, un es liekas, esmu sācis reālā bezjāgā kaut ko dirst. Varētu palaist mūziku, bet, jā, un par ko iet runa? Es pieļauju, ka 50% iespējamība uz jauno gadu būs... jā, jaunais gads ir party horn. Jaunais gads, es domāju, uz jauno gadu, palaist vienu epizodi, kas būtu sāktos 15 minūtes pirms pusnakts un beigtos 15 minūtes pēc pusnakts. Iespējams, ka mēs tādu varētu uztaisīt. Jā, mēs tur tās sabliestu visu, kad kad pusiņš ritīgi vajag. Ok, jā, tātad, jā, tajās brīžos, ka man aprūks tās vārdas, parasti palaižu mūziku, bet man kaut kā tā mūzika šodien negribas slikt. Es jau zinu, ka tas atkal, šis ir kāds pēdējais moments, kad es varu te padažties, un man atkal būs jāņem lielais pārtraukums, jo te budžets spiež virsū, un jā, es varu to apstīties, kas man te notiek. Nē, es netur iegāju. Nē, tad īstenībā ir diezgan ciešami. Feature ir tāda, kad šis te spriekerītis, kurā es te hostoju visu savu feature, viņš man ļauj bliest tikai 10 stundas. Un jā, te ir totāli. Un man rādās, ka 1 stunda man ir brīvā, un tad man diezgan daudz uzsanāk. Bet, ja kurā gadījumā es plānoju paņemt vismaz izmēģinājumam, lielāko paku, tas ir 100 eiro mēnesī, tad ir, respektīvi ir tā. Es pieslēdzos pie radio praktiski visu laiku, kad es esmu tā brīvi pieejams. Kad es neesmu brīvi pieejams, skan tikai un vienīgi laba mūzika, un tad, tāpēc idejas mēs attējam, atkārtojam iespējas, jo varbūt tikai 24 stundu atkārtojam varēs paskatīties, jo, jā, tad gan nāk free space, tas ir vieta visādām diskusijām 1500 stundas, bet non-stop 24/7 mūzikai tomēr vajag daudz vietu, un uz šāda lielā padirsiena, es domāju, ka mēs varētu palaist mūziku šīs pēdējās sekundēs, kā vienmēr viņas te... Es noteikti patikšu dziesmu, tāpēc sekojiet aprakstā Twitter konts un tur ziedojuma konts manam Xbox lielajiem projektam. Un tagad. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay?